Draugi mīļie! Es drīz, drīz nē. Jo, te frišķins no nākotnes. Sorry, ka es pārtraucu video. Īsti nezinu, kā šito filmā, bet es gribu jums parādīt visu mūsu Arevijas storiju un kā mēs tikām līdz šī vietai. Sorry, ka es pārtraucu. Es filmēju savu kameru, tas ir kaut kas jauns. Bet, jā, kā jūs redzējāt, 24. augustā es beidzot saņēmos un bildināju Eviju. Jā, šis būs tāds mūsu stāsta video. Evija šodien ļoti nogurusi. Bet ja man kaut ko vajadzēs, es padalīšu papsīšu viņai. Bet es gribu mēģināt tā pa lieliem vai maziem vilcieniem mēģināt pastāstīt, kā mēs esam tikuši līdz šī vietai, mūsu storiju. Un jā, es gribu ielikt arī daudzus video no mums, kas ir no pagātnes, lai jūs saprotat, kā mēs esam tikuši līdz šī vietai. Es priekšlaicīgi atvainojos par to, ka daudz video būs vertikāli, ka nebūs fullscreenā, bet tas tāpēc, ka sākumā mēs vispār filmējām tikai TikTokus, un lielākā daļa no visiem šiem video būs gan jau kad no Snapchata, vai arī no tā paša TikTok. Tur, ja izklausos bišķi noguris, es esmu noguris, esmu sācis iet uz zāli, un šodien biju uz zāli. Pulkstens arī ir gandrīz 11, bet man beidzot jau filmēt šis video, jo es jau viņu mēģinu filmēt diezgan ilgu laiku. Bet ietos happy par mums, par to, ka es beidzot bildināju, par to, ka mēs tagad esam līgavains, nospied lejā like, subscribe mums un ieraksti kaut kādu cool komentāriņu. Ieraksti, vai tu esi happy par mums un cik ilgi tu mūs jau skaties. Tā kā apmēram plus mīnus. Tā jā, let's go. Bieži tie, kas mūs skatās TikTok laivā, vai es nezinu, kaut Q&A questions, bieži ir jautājums, kā mēs ar Eviju iepazināmies. Un mēs iepazināmies, mēs abi strādājām Hesburgerā. Liepājā ganība Hesburgerā. Es strādāju jau apmēram gadu, varbūt pišķi mazāk, un jā, atnācu strādāt Eviju. Mums bija pirmā vakara maiņa kopā. Jā, man tad Evija likās diezgan tāda skaista, teiksim tā. Es atnācu jau, Evija jau bija tā kā kasē, es nonācu lejā, un es pavisam ātri tā kā mēģināju sapazīties, vienkārši teicu, ka es esmu Mareks, un viņpreiz man liekas, ka viņa arī, bla. Tas ir pats sākums, 1. mārts 23. gads. Jā, tā bija mūsu pirmā vakara maiņa. Tur arī bija diezgan funny, tāpēc, ka es centos viņai mācīt, bet teiksim, tā bija diezgan clumsy. Es tur izgāzu koliņu pa visu to mūsu leti. Varbūt nebija tas labākais iespējas, bet bija funny. Un vakarā man bija tiesības jau, es viņu aizlu mājās. To es atceros. Ko Evija nāk. Es ātri iejaukšos. Tajā vakarā, kā tā bija man pirmā vakara maiņa, un tajā brīdī maiņas vadītāji, viņai bija tāds, mums nav daudz cilvēku, tu variet mājās, un man bija tāds, bet viņš man piedāvāja vest mājās, es nevaru tagad iet ātrāk mājās, man vajag, lai viņš man aizved mājās. Un man bija tāds, tā maiņas vadītāja, bet man, tā kā galvenā lielā vadītāja, man viņa teica to, ka man ir jāiemācās vakara maiņa, kā jūs noņemat, vai viņa tāda, ok, tu vari palikt. Tā, jā, viņš man vadīs mājās. Jā, tas bija pati pirmā diena, kad mēs ar Eviju, teiksim tā, iepazināmies, nostrādājām kopā vakar maiņa Hesītī. Tie, kas jautā, mēs iepazināmies ganību Hesburgerā Liepājā. Šeit man īsti nav neviens video, jo man īsti, tā kā es nezinu, mēs tā kā pazinām viens otru. Man Evija jau likās izskatīt no paša sākuma, protams, es to uzreiz sapratu. Bet man nav neviens tāds video, ka mēs tur kopā strādājam, jo viens Hesītī tā baigi nevar to darīt. Ok, nākamais, ko es varu pieminēt, ir
23. gada Summer Sounds. Tas bija mans pirmais Summer Sounds, uz kuru es gāju. Es pat nezinu, kāpēc es gāju, man īsti nebija neviens ar ko iet, bet beigās mēs tur ar Hesburger kolēģiem, darbiniekiem, mēs ar Hesburger darbiniekiem sākumā es sarunāju ar Kati, šaurots Katei, kad es iešu ar Kati Summer Sound. Tad kaut kā tajā visā pēkšņi arī parādījās Evija. Tā kā darbā mēs vienmēr bijām tādi cool kolēģi. Mēs vienmēr tur jokojāmies. Kāpēc man sāk pazudis skolu? Visu laiku kaut ko jokojāmies, kaut ko smējāmies. Tā kā mēs bijām viens ar otru bijām tik cool. So tas varbūt jau bija mūsu kaut kāds pirmais connections. Bet strādājot HCT, man pēkšņi parādījās lieliska izdevība strādāt Zviedrijā. So, es zināju, ka es ilgi vairāk nestrādāju Hesburgerā. Man bija nolikts datums, uz kuru, kad es lidoju uz Zviedriju, es jau biju pateicis iepriekš Hesburgerā to, viss ok. Es arī vispār samerīšu, 23. gada samerīšu bija nopircis ļoti, ļoti sen. Es to biju pateicis mūsu maiņas, labi, ne maiņas vadītājiem, bet mūsu Hesburgeru vadītāja, bet viņu man nedēļu brīvu. So, pienāca samerītis, es biju sarunājis iet ar Kati. Beigās mēs tur visi kaut kā salasījāmies, biju es, Kate, Evija un vēl tur citi draugi. Elisa vēl, ko jūs varat zināt, un tad vēl kaut kāda random. So, man īstenībā Summer Sound, es atvainojos, ka visu laiku pazūd fokus. Man Summer Sound vakarā īstenībā bija jāstrādā. Teiksim tā, es biju loks, es zināju, ka es drīz braukšu prom no Hesīša, jo es gribēju pastrādāt ārzemēs, jo es domāju, ka es nopelnīšu lielu naudu. So, es vienkārši pateicu, ka es neiešu uz strādāt, jo es negribu. Teiksim tā, es vienkārši gribu samerīt, jo es zinu, ka es drīz braukšu prom, un pienāk Summer Sound pirmā diena. Es sākumā satikos ar Kati, mēs jau tur bišķīt, teiksim tā, palikām tipsī. Tad mēs gājām kaut kur, man liekas, mēs aizgājām uz Nestes Hesīt un uz Rimī. Pēc tam mēs gājām atpakaļ un mēs satikām Eviju un Evijas draudzenes. Es gribu par šī koncertē. Pirmo dienu es baigi īsti neko neatceros. Mēs īsti neko neatceros, bija diezgan chill, mēs visi piedzērāmies, bet mēs still bijām visi normālā stāvoklī pirmajā dienā. Tur pa nakti notika crazy lietas, bet to es labāk nestāstīšu. Bet nekas tāds crazy, tur pirmā dienā mums visiem ātri izgāja alkohols. Mēs kaut ko pirmajā dienā aizgājām pēkšņi uz autoostu. Es pat nezinu, ko mēs tur darījām. Pirmā dienā mēs bijām pakaļ Kates draudzenei, šeit mazs video. Tāpēc šis nākotnes es montēju video, bet viens smieklīgs maziņš tāds smieklīgs interesants fakts, ko es aizmirsu pieminēt video laikā, ir to, ka tad, kad mēs sēdējām šajā autoostā, mēs kaut kā skatījāmies snapu viens ar otru vai kaut ko tādu, un mēs pamanījām to, ka vispār mēs jau 2020. Gadā es viņu biju pievienojis snapā, un es viņai prasīju, vai viņa krās strīku. Un viņa teica, īstenībā mēs jau zinājām viens otru no 2020, bet vienkārši tā. Līdz kaut kādiem 3 dienām tusējām, un tad mēs sapratām, ka mums vairs nav alkohols ķermenī, un visi saprata, ka šodien pietiks. Pienāk Summer Sound 2. diena. Šī ir tāda diezgan kritiska diena, es nezinu, svarīga diena, teiksim tā. Jā, svarīga diena mūsu stāstā. No rīta es īsti neatceros, bet es zinu, ka man vajadzēja aizvest, man Kati vajadzēja, vai ko man vajadzēja, kā es vispār nonācu Annas dzīvot, kāpēc? Es jau pēkšņi sāku strādāt kā šoferis, un es kaut kā nonācu līdz Evijas draudzenes dzīvoklim, kur Evija, Elisa un Evijas draudzene, viņas taisījās un gatavojās 2. dienai. Viņas tur pasūtīja pīcu, vai viņas man vispār viņu nepiedāvāja. Tu viņu neņēmi, es tev liku paņemt vienu gabaliņu.
Nu, varbūt piedāvās neatceros, bet jā. Tu no sākuma viņu neņēmi, jo tu negribēji maksāt, bet es jau pateicu, ka tu vari ņemt arī nemaksājot. So jā, tad es zinu, ka es aizbraucu es Evijas draudzenes dzīvoklim. Viņas tur taisījās, ēdā. Es vienkārši čiloju. Tu parādīji prāvu. Jā, es uzliku dziesma prava. Ar cool dziesmu. Otrā Summersona diena jau, teiksim, tā bija diezgan episka. Nu tās es vispār neko neatceros. Tā kā dēļ alkohola šoreiz. Pirmā diena es neatceros, jo tur nekas tāds nebija. Otrā diena es neatceros dēļ alkohola. Man ir pāris video, es pamēģināšu atrast. Un, ja ko es varēšu, lai nepārkāptu tur, ko es noteikti, es ielikšu. Tātad 1 no 10, kā tev šķirīja? 8, 7. 8, 7. Kā jums šķirīšanas tēmā? Ļoti 10 no 10. 1 no 10. 10. Ok. Mākaini, kā jums šķirīšanas tēmā? 2. Bet man bija ļoti slikti, es biju ļoti piedzēries. Viņas aizgāja uz kaut kādu, kas tas bija, Big 7? Nē, cukurfabrika. Karoči uz cukurfabrika Beach. Viņas tur visas kaut ko runā. Un es zinu, ka man vien brīdi tik paliks sudīgi. Es izgāju ārā. Man liekas, es teicu, ka es iešu vēl, ne? Es neatceros. Nē, mēs arī neatceros, bet palika ļoti sūdīgi. Es izgāju ārā, un es aizgāju, es atceros, tur bija tā kā laipiņa. Es aizgāju, es vienkārši vēmu. Jā, es bišķi tur pavēmu. Un es zinu, ka es tik gulēju. Un man liekas, man ir snaps vai kaut kas. Es galvā domāju, ķipa, tēm, es te sēžu viem, un pie manis, ķipa, neviens nepienāk. Ķipa, varbūt es līdz nomiršu, bet neviens vispār neatnāk. Bet beigās atceros, bija kaut kāda, man liekas, nu tā kā pieaugusi sievieti izstījās, cik atceros. Viņa atnāca un viņa tur papsīja viss good. Es gan jau teicu, ka nē. Un tad es, ķipa, izvēmies rītīgi joprojām sūdīgi. Es gāju līdz mašīnai, jo es paliku mašīnā, kas bija pie Summersona netālu. Jo es jau ceru, man nedošu mājās. Jā, es kaut kā tiku līdz mašīnai. Te arī varbūt ir kaut kādi video. Man ir tik sūdīgi tagad. Es zinu, kad es nonācu mašīnā, man likās, ka tur ir kāda no manām pazīstamajām, kas ir Kate, Evija vai kaut kas vēl. Bet es zinu, ka es tiku līdz mašīnai, un tur es jau apsēdos, man liekas, es apgulos, man bija A3 hatchbacks, tā arī bildīte ir, vai ne? Ir bildīte. Es aizgāju uz mašīnu, es apgulos, un mani kaut kas mierināja. Bet izrādās tā nav ne Evija, ne Elisa, ne Kate. Mēs līdz šī dienai nezinām, kas mani mierināja. Es atceros, man tur tā kā glaudīja galvu, un ķipa teica, viss būs labi. Tur bija kaut kāda meitene, kura fun fact es ar Elisu izcinām no mašīnas ārā. Bet kas viņa ir? Ja tu redzi šo video, atsaucies. Kas tu esi? Jā, bija A3 audārs palēks. Bet jā, līdz šodien mēs nezinām, kas tur bija. Es atceros glaudīju galvu un man liekas kāju, teicu, ka viss būs kārtībā, tur blā, blā, blā. Pēc tam laikam atnāca Evija, kā viņa tikko minēja, viņas laikam izdzina ārā. Un tādā... Tad mēs tur sākumā visu vēl, man liekas, bišķi pačilējām aizmugurēs. Jā, un mēs tur, man liekas, viņas atnāca, viņas tur vēl klausījās mūziku, es tur centu. Tad notika pirmais tas mūsu lielais, kaut kāds svarīgais notikums. Mēs sākām bučoties. Mēs sākām bučoties vienkārši randomā, es nezinu kāpēc. Bet jā, mēs sabučojāmies, tā kā, tā noskūpstījāmies, nevis tā vienkārši... Tas bija mūsu pirmais skūpsts. Tas bija mūsu pirmais skūpsts. Pēc tam nākamā dienā... Es nezinu, mēs pēc tam gājām vēl pusēt, vai ne? Jā, mēs toreiz gājām uz Anšas šķaļu, ko draugu dzīvokli, un Elis mums liek ieturēt 2 metru distanci. Jā. Elis vispār to nesuportoja. Viņa bija pret mums. Bet jā, pēc tam nākamā dienā es pamodos. Man bija tragic balss. Vai kaut mazs video. Bet, karoči, es jau pamodos. Bišķi kakls sāp. Viss ir nopludojis izstās. Bet
Tās mašīnā pagulēja diezgan labi. Šitais bija pirms es vēl aizlidoju uz Zviedriju, un es zinu, ka pirms es aizlidoju uz Zviedriju, man vēl bija, pēc būtības, man bija mājiņas Hesburgerā, kur man bija jāstrādā, bet man speciāli vairs nelika. Man katru dienu, kad man bija mājiņa, katru dienu, kad man bija mājiņa, man uzrakstīja, ka man nevajag nākt strādāt, ka kāds cits atnāks, vai ģipā nav tik daudz cilvēku, vai blā, blā, blā. Jo, toreiz, kad man vajadzēja samēršanā un dienās iet strādāt, es tur bija tik ģipa teicis, vai iet tur blā, blā, blā un blā, blā, blā. So, jā, bet es gribēju tikt uz darbu, jo es gribēju vēlreiz satikt teviju, un es gribēju lūk vēlreiz viņu sabučot or something. Es speciāli tajās dienās, kad viņam vēl bija jāstrādā, es mainījos ar maiņām, lai es satiktu viņu, lai es būtu vienā maiņā ar viņu. Viņš nekad neatnāca. Jo man vienmēr pateica, ka nevajag nākt. Viņš vienkārši nekad nestiku. Jā, tā palielam tas samēršanā otrā diena bija pēdējā reize, kad mēs satikāmies. Jo man liekas, ka jau 1. septembrī es aizlidoju uz Zviedriju. Zviedrijā es nostrādāju 2 mēnešus, lai gan es biju plānojis apmēram gadu vai kaut ko, lai sapelnītu naudu, bet beigās tur tā kompānija bankrotēja. Bet, kamēr es biju Zviedrijā, mēs arī vienmēr stili kaut kā, tā kā ne speciāli, bet vienkārši vienmēr kaut ko tā kā. Es tur ieliku snapā storiju, viņi tur kaut ko uzrakstīja, vai es uzrakstīju viņai. Un jā, karoči vienmēr bija tāds maziņš, jā, kontaktiņš. Ok, nākamais lielais, tā kā kaut kāds notikums. Mēs tikko atradām snapā, ir 4. novembris. Es biju jau kādu labu laiku, mazāk pa mēnesi, es biju atgriezies uz Latviju. Man vēl īsti nebija darbs, vai arī man bija darbs, es īsti neatceros, bet es strādāju, es palīdzēju savam mehāniķim labot mašīnas, un vienu vakaru kaut kā sanāca, kad viņi gribēja tusēt, un man jau loģiski ir tiesības. Viņi gribēja, lai viņi man iedos mašīnu, kas bija 46. zils unīts trīnieks. Pirmais experience, man liekas, tā īsti braukt ar BMW. Un viņi gribēja, lai es viņu šoferēju, so viņi tur līdz kaut kādiem 2, 3, es neatceros, karoči viņi līdz vēlai, tā kā naktī tusējās, tad beigās viņi tur visi bija pa mājām, bet BMW palika man uzticēja. Un man liekas, man toreiz pat teica, ka es vēl varu pabraukāties vai kaut ko. Un jā, es pēkšņi izdomāju, es nezinu, kaut kā Evijai, es tev uzrakstīju vai Evai. Bet, karoči, jā, kaut kā mēs nonācām pie tā, kad, man liekas, es vienkārši sūtīju, kad es braucu ar BMW vai kaut ko, un tad tur kaut kas sanāca, kad mēs sarunājām satikties. Un, jā, mēs satikāmies, vienkārši braukājām pa Liepāju. Mums nebija ne jālai dīzels, nekas tāds. Man liekas, ka man ļāva. Varbūt es meloju, un tagad Raivītis skatīsies un sapratīs, ka es biju. Bet jā, es nezinu līdz cikiem, bet līdz vēlam vakaram. Tev no nākamā dienā nepšīlies to saldu vēl? Jā, un tu man uzmeti. Vispār mums bija sarunāts, kad mēs visu nakti nobraukājām. Beigās es pagulēju 3 stundas, un man bija jābūt vienā darbā, un pēc tam otrā darbā, jo es tajā brīdī strādāju 2 darbos, un es stilu dēļ Mareka dēļ biju gatava izciest visu nakti, gulēt 3 stundas, lai pēc tam visu dienu 2 darbos strādāt. Jā, un man bija tas, kad Evija man liekas iepriekšējā vakarā vai arī panākt, tad viņa man prasīja, lai es viņu nākamā dienā esmu pasauli, ja viņa man tur samaksās. Ja man bija saplīdz uz mašīnu. Jā, bet prikols bija tāds, ka man liekas, viņi tikko teica, ka viņi pagulēja cik tur 2-3 stundas, man liekas, es pagulēju 1 vai 2 stundas. Es viņai jau tad teicu, ka es nezinu, vai es piecelšos, ja es mēģināšu, es beigās nogulēju. Es nezinu, kādi datumi, bet mēs joprojām ar Eviju tā kā pēc arī... Tagad mēs konstanti runājam. Jā, mēs visu laiku kaut ko Instagramā, mēs vienmēr kaut ko ķēmojāmies, tā ka viņi man tur saldējumu prasīja. Jā, es gribēju teikt, es tev saldējumu prasīju, un tu teici, tev tieši mašīnas aplīsus, būt man ritenis. Nē, tu man pēc tam stāstīji, ka tu prasīji kaut kā tam čalim, vai tev riteni aizdod. Es neatceros to īsti, bet jā, mēs visu laiku konstanti Instagramā kaut ko čatojām, tā kā, ķipā, neloģiski, bet mēs vienkārši centāmies, man liekas, viens ar otru turpināt kaut kā sarunu. Tā kā, es nezinu, varbūt mēs atradīsim, paskrosim augšā, varbūt šeit kaut kas būs ielikts. Bet jā, mēs kaut kā visu laiku tā kā
negribējām beigt viens ar otru runāt, bet arī necentāmies viens ar otru runāt. Mēs vienkārši tā kaut kāds random lietas kaut ko sūtam. Un jā, tad bija tas, kad mēs kaut ko čatojām, man prasīja, lai atved saldējumu vai kaut ko tādu. Un vēl pieņemsim, es varu nosaukt, kad viņi tur ielika storijā savu kaķi. Es vienkārši rakstīju, lai viņi iemāc viņam backflip. Iemāc kūliņu un es tev 10 eiro. Jā, es teicu, iemāc kūliņu un es tev 10 eiro. Un tad vēl pieņemsim, viņi tur bija ielikusi, atceros, ka viņi tur ēda picu ar vēl vienu Hesburgeru kolēģi. Es tikai tāds, tu mani uzaicināji vai kaut ko tādu un bla bla bla. Un jā, tad kaut kā mēs visu laiku čatojām. Fun fact, ka tu man nožakstīji par to picu. Es tajā brīdī tā kā domāju, un es ar Evu centos sarunāt vēl vienu dienu, jo man bija tāds, but it's gonna be weird, ja mēs divatā, ne? Man tāds ar Evu, kad mēs šito varam atkārtot? Kā tas mēs varam pasaukt arī Mareku? Kā, lai tas nav weird, ja pa kolēģi. Jā. Bet es saku, jā, mēs tā kā nespeciāli centāmies kaut kā viens ar otru. Cipa speciāli, bet arī nespeciāli, es nezinu, bet tā kā mēs šeit kaut kā centāmies viens otram kaut kā uzrakstīt, lai tas kontakts nepazūd. Un tad tas bija jau kaut kad 24. gadā, 24. gads, kaut kad marts, Nē, ātrāk bija šī februārs, ne? Kaut kāds janvārs, februārs varētu būt. Februārs. Janvārs, februārs. Mēs kaut ko vienu dienu vienkārši Instagramā atkal kaut ko čatojām. Un man liekas, ka Evijai bija tāds, nu davai, tipā, šonakt braucam, kaut ko ejam ārā vai kaut ko. Un es tikai tāds, es šonakt tieši nevaru. Nīmaz uz tādās pierunās, bet es galīgi nevarēju tikt tajā vakarā. Un tā bija tāds, davai, tipā, nu kādu citu dienu. Vai nu nākamo dienu, es teicu, vai kaut kad mēs sarunājām. Bet, jā, tas bija tā, kad es aizbraucu. Es atceros, aizbraucu līdz Rietumcentram, es viņai nopirku kaut kādu saldējumu, jo es viņai biju prasījis vai kaut ko. Un, vai nē, mēs abi gājām veikalā, es viņai nopirku, jo es ļauju viņai izvēlēties. Un jā, tad es pat nezinu, cik bija pulkstens, gan vēl nebija vēls. Tas šķisti vēl nebija vēls, bet mēs kaut kā izdomājām pabraukāties ar mašīnām, mēs sākumā Tāpēc, ka tu gribēji skrieties un ar Bambi izbraukt. Varbūt, jā, jo, nu, karačā. Un tad mēs ar Bambi nobraucām, mēs sākumā aizbraucām līdz Nīcai. Jā, viņi tur uz Nīcas putas brauc ļoti tālu. Tad līdz Grobiņai, tad līdz Karostā uz to molu. Un tad viņai bija tāds davainiem tu brauc, jo es neatceros, viņai teica, ka kājas sāp, vai viņai bēl vai kaut kas tur, karačā. Un tas bija mans pirmais experience, ka viņi man iedeva izbraukt ar savu 91. kas mums ir joprojām līdz šī dienai. Tad mēs aizbraucām atpakaļ līdz Rietumcentram, man tajā brīdī bija šāds A4B5, un tad mēs samājāmies mašīnām, mēs sākām braukāt ar manu mašīnu, es viņu aizvedu uz savu dzīvokli. Es aizvedu uz savu dzīvokli, jo iepriekš es dzīvoju arī Karostā. Un tad, kāpēc es tā aizvedu uz dzīvokli? Vienkārši vai? Vienkārši parādīt, cik zilākais, un tad jau ķipa, vakars beidzies, un tad no! Zini kā, es redzēju tavu dzīvokli, tad vai braucam, tu pastīsies manu dzīvokli. Jā, ķipa kaut kas tāds, mēs tur, viņi tur pastaigāja man dzīvokli, teica, forši personalitāte, vai es atceros, bija kaut kāds viens tā dekorācija. Viņi teica, ka ir forši personalitāte, man tāds, jā. Bet jā, tad mēs kaut kā pēkšņi atkal mēs tur braucām. Mēs aizbraucām līdz Zirgsalai. Mēs nosēdījām pie Zirgsalas kaut kādas arī stundu, varbūt 2. Mēs jau tur salstam nost, ja visi ritīgi augsts, bet vienkārši kaut ko pazerējam. Ja viens otram neteiks, ka ir augsts un ka varbūt vajag pa mājām vai kaut ko. Mēs vienkārši sēdējām un runājām tur pa bruņu rupučiem, pa tiem plasmas salmiņiem. Kāpēc vispār ir knauši, lai ko jums vispār dod dzīvē. Tā kā vienkārši useless lietas. Un jā, un Evija teica, ka viņa tajā brīdī gaidīja, kad es viņu nobučošu. Hani, tā bija. Jā. Bet es nekad... Es jau neuzdrošināšos pirmo pajautāt. Bet es viņu nekad arī nesabučoju, ne pat samīļoju neko. Un tad mēs kaut kas bija jādara, ka, vai es teicu, ka jāizbrauc arī uz viņas dzīvokli, vai viņa teica, ka jāizbrauc. Tur bija arī susurs un blā blā blā. Man liekas, tad gan bija kaut kāds 3 naktī varētu būt. Bija vēls, bija ļoti vēls. Mēs aizbraucām līdz Evijas dzīvokli, mēs tur sākumā staigājām, viņi man tur kaut ko parāda. Tad mēs kaut kā apsēdāmies divānā, un mēs atkal sākām bučoties. Ne, mēs jau gājām tā kā gulēt, beigās mēs kaut kā izdomājām, ka es tur palieku pa nakti. Un mēs pat neizlaidām divānu, by the way.
Mēs vienkārši gulējām, tagad, cik ir dīvāns neizlastas, pēkšņi izdomāju, ka es tur palieku pa nakti, un mēs atkal sākām bučoties. Tā bija otrā reize, kad mēs sabučojāmies. Bet fun fact no tās dienas, ja neskaita dienas, kad kopš Aurora piedzima mums meita, ja Evija nebūtu palikuši slimnīcā, man liekas, nebūtu kopš tās dienas neviena diena, ka mēs gulētu atsevišķi. Tikai tad, kad es ar Auroru biju, viņai bija mēnesītis, mēs bijām 3 dienas slimnīcā. Savu visā šajā laikā mēs tieši 2 naktis esam bijuši atsevišķi. Jā, un es paliku pie viņas nākamā dienā. Mēs kaut kā izdomājām, kad Evija, vai arī viņa uzrakstīja vienkārši, ka viņa brauc pie manis. Es īsti neatceros, vai tu gribēji ēst, un es teicu, vai brauc. Un tad es atceros cepeškrāsnī. Mēs izcepām cepeškrāsnī, tāpēc, kad Evija dzīvoklī nebija cepeškrāsnes. Jā. Manā dzīvoklī bija, un tas bija tāds, tad man nav uzcepām pie tevs. Mēs uzcepām, es atceros kartupeļus ar vistas fileju un kaut kādu tur mērcīti. Arī tad Evija palika pie manis pa nakti. Jā, tas arī tāds liels, tā kā... Es atceros, kad es vienmēr paliku pie tevi, zinu, kā tev jau darbs sākās no rīta katru dienu. Bet man jau darbs bija tāds random. Es atceros, ka tu speciāli pusdienās brauc vienmēr, un es to sagaidīju, un tad tu vienmēr man aizmīgi klepītī. Jā, es pusdienās braucu, jo man no darba līdz vecām dzīvoklim nebija tālu, tur vairāk 5-10 minūtes. Un Evijai jau darbs sākās kaut kādos 4, ja viņai nebija skola. 4-5 kā kur... Nē, Hanī, man bija skola, katru dienu es viņu bastoju. Ka viņu vienkārši likās skola. Bet jā, karoči, es braucu pa pusdienām, es atceros. Man neklausies, ka es nebastoju skolu patiesībā. Labi, karoči, mēs tur dzīvojām viens pie otra. Bija reiz, kad viņi palika pie manis, bija reiz, kad viņi palika pie mani. Un tad, man Evija ļoti iepatikās. Man liekas, es jau viņai kādu laiku ātrāk teicu, ka tā jau vairs nav patikšana, tas ir kaut kas vairāk. Un, tad man pateica, ka tu man mīli, un es to neko nepateicu atpakaļ. Jā, es viņam pateicu, ka es viņu mīlu, un viņi man vēl neteica atpakaļ, ka viņi man mīl. Bet okei. Paldies! Forgive that. Nākamais, ko es teikšu, ir mūsu sajiešana kopā. Tas bija 30. marts, es zinu, kad es jau biju saticis Karolīnu. Mēs bijām iepriekš kaut kad Evija, Karolīna. Mēs bijām aizbraukuši uz kaut kādu jūru, saulriet skatīties, un tad tur es jau Karolīnu bija iepaziņas, bet tad visu vecākiem man liekas īstenībā nē. Ok, pienāca 30. vai 31. marts, 31. Karoči pēdējā marta diena. Un es tāds Karolīnai uzrakstīju, ka ir plāns vai palīdzība. Vai viņai ir Evijas dzīvokļa atslēga, jo man tajā laikā vēl nebija. Evija bija darbā, es tur visu ar Karolīnu sabazarēju, un es biju sagatavojis 10 lapu, tā kā vēstules uz 10 lapām, kur es Evijai basically pasaku, kā es jūtos, kad man Evija ļoti patīk, ka es viņu mīlu, kad es gribu, lai mēs esam pāris. Es Eviju vakarā savācu no darba, ja es nemaldos, un es jau biju Karolīnu sarunājis, kad viņi man ielaidīs iekšā, mēs tur kopā, vai es viens nācos vai kopā viens, bet tur svecītes, puķi arī bija. Svecītes, puķes, tās vēstules, visur mēs tur salikām, lai izstās. Ja mēs sadedzināju un izstījās viss tā diezgan cool, romantiski. Un jā, es atvedu Eviju mājās, un es Evijai pajautāju. Es izlasīju visu to vēstuli, jo mans rokas bija termo, un tad beigās bija, vai Evija būs kopā ar mani. Un, Anī, ko tu teici? Teici, jā. Tagad, kad mēs esam kopā, jau, ir tas 30. 31. marts īsti neatceros, bet mēs esam kopā. Man dzīvoklim tuvojās līguma beigas. Aprīļa beigās, ne? Aprīļa vai beigās es īsti neatceros, bet mēs izlēmām to, ka nav gudri maksāt par 2 dzīvokļiem, ja mēs varam dzīvot kopā. Jo mēs jau patās, ka katru nakti bijām kopā. Jā, mēs vienkārši visu laiku mainījāmies, mēs sapratām, ka tam nav jēga. Es zinu, kad bija Lieldienas, tas bija aprīlis. Aprīļa beigās, man liekas, tad sanāk. Vai kad, aprīlī bija Lieldienas, vai ne? Es zinu, kad, man liekas, aprīļa beigās sanāk, un beidzās līgums, tad es jau kaida savai mammai pastāstīju par Eviju. Tā ne pa visam, bet es tur, karoči teicu, kad... Tad pirmais, kad man māsai pateica, tajā FaceTime-ā. Bet jā, man tuvojās dzīvokļa līgums, es tur mammai stāstīju, kad es droši vien nepagarināšu.
Labi, man liekas, tad es bišķi samalojos, teicu, ka man nedos pagarināt. Un, kad es esmu tā kā jau saticis jaunu meiteni, un ka varbūt es vienkārši ievākšos pie viņas, tā kā nevajag uztraukties par to, kur es dzīvošu, vai man būs kur dzīvot un tā tālāk. Jā, pienāca, es tagad saku neatceros, bet es pārvācos pie Evijas. Es atceros, ka visgrūtākais pārvākšanai bija tas, ka man bija liels dators. Man bija dators ar 2 ekrāniem, stacionērs dators un Viņš bija gamers back in the day. Evijas dzīvoklis bija diezgan maziņš, tur bija... Tā bija kaste. Tur bija, jā, ko mēs tur, tad es jau arī... Es ar Evijas māmu jau pirms tam bišķiņš kaut kad sanāca iepazīties, jo... Es gribu pastāstīt. Es nezinu, kurā brīdī mēs ar Mareku vēl nebijām kopā, bet bija viena diena, kad Mareks palika par manīm pa nakti. Un no rīta mamma nāca, es nezinu, viņa kaut ko nāca man pateikt vai kaut ko, un es savu mammai nebiju gatava stāstīt, tā kā es saviem vecākiem nebiju gatava stāstīt par Mareku, un tā kā mamma ienāk manā dzīvoklī, un Mareks slēpās zem segas gultā, un, zin kā, mans vecais dzīvoklis, viņš viss ir, gandrīz viena istaba, un vispārējais, un mana mamma, viņai nekad nav interesējuši mans puķis. Čiepa sāk staigāt pa dzīvokli, skatīties puķis vispārējo, man vienkārši sist pa mutmots ārā, ka tik viņi nepamanīja Mareku un vispārējo, bet viņi nepamanīja. Jā, bet beigās, lai izrādās, viņa laikam zināja tāpēc vai kaut ko. Bet jā, es biju, pēc šitā, protams, to, ko tikko Evijas stāstījies, arī kaut kad dabūju sapazīties, vai nesapazīties īsti, bet vienkārši satiku Evijas mammu, jo Evijas mašīnu vajadzēja savākt, un Evijas teica nebija mājās, es dabūju aizvest. Es strādāju, un man Mareks atsūta snapu, ka viņš ir mans mammas dzīvoklī viesistabā sēž. Jā, tas sanās kaut kas tāds. Un tad es iepazinos ar Evijas mammu, mēs aizbraucām pakaļ tajā mašīnai, es arī jau biju iepazījis Evijas vecāku, vienu. Mammu. Jā, mammu Nomi tajā brīdī. Kad es tev teicu iepazinos, pat neatceros. Sēdā gan, jā. Bet jā, pēc tam pēc laiks arī iepazinu Evijas tēti, un jā, tad es ievācos, un tad tur es jau ar Evijas tēti, mēs tur viņš palīdzēja man to galdu izdomāt, un jā. Ok, nākamā lieta. Šajā brīdī mēs esam kopā pusotru mēnesi. Jā, mēs esam kopā mēnesi, bišķi ilgāk, un mēs uzzinām, ka Evija ir stāvoklī. Vienkārši šokējoši. Šo video, gan jūs daudzi esat redzējuši, bet, ko ir, kā mēs uzzinājām. Ko mēs darām? Parād, kas tev ir rokā. Man ļoti bail, es nevaru. Ok, parādam sākumā telefonā. Skatāmies. Davai. 3, 2, 1. Tas ir... Sākam plānot, ko darīt. Jā, un pirms tam mēs jau izveidojām TikTok. Jā, TikTok. Mēs ielikām tur kaut kādus pirmos video, kā mēs bijām uz Virgu aizbraukuši, bet pirmais video, kas mums ritīgi blūvojās bija tas tēmja zirneklis, kad mēs saplēsām mūsu 91. stiklu liekot spogu. Milzīgs zirneklis stiklā bija. Tas bija pirmais, kas TikTokā ritīgi aizgāja, tad mēs izdomājām, ka mēs mēģināsim turpināt ar TikTok, taisīsim kaut kādu kontentu. Un vienlaicīgi jau plānojām par Auronu. Bet nākamā lieta, kas bija mēs pēkšņi, mēs bijām aizbraukuši ar manu draugu Arči un arī uz Lietuvu, uz Karmītiņu. Tas arī bija ritīgi siek. Tas, ko es mēģinu pateikt, ir atpakaļceļā. Mēs izdomājām, ka mēs lidosim uz Zviedriju. Mēs joprojām mēs esam mazu laiku ilgu kopā, bet Evija kaut kā spontāni izdomāja, ka mums vajag ceļot. Un mēs pēkšņi maucām uz Zviedriju. Un tajā pašā vakarā es meklēju visus jau lidojumus un hoteļus un visu pārēju, un Marekam tāds, ok. Jā, nākamā lieta ir tas, ka mēs bijām uz Zviedriju. Es tā nekad
nebija ceļojis ar nevienu meiteni, kuras vēl tas gan arī insane. Mēs aizbraucām uz Zviedriju uz cik nedēļu? Man liekas, ka nedēļu bija. Uz kaut kādu nedēļu, jā, mēs tur palikām netālu no kurien Stokholmas. Mēs jau visu tur izbraukājām, bet uz Stokholmu arī bijām izbraukuši. Jā, nu tur arī rekrutēja kaut kādu video. Jā, mēs bijām Zviedrijā, pēc tam mēs atgriezāmies atpakaļ, sākām plānot par Auroru. Mēs pasūtījām viņai gultu. Šūpulīt pirmā. Jā, šūpulīt. Es nezinu, tās, kuras ir mammas, kuras mums skatās, zina to, ka šūpulīts ir maziņš. Tāpat nav pilna izmēra gulta. Jā, man liekas, nebija, cik viņš bija, es atceros, ko arī 90 reizes kaut kas, man liekas, jā. Bet tajā brīdī mēs sapratām, ka mūsu dzīvoklis ir pārāk mazs. Ar to, ka jau es biju pārdevis savu setupu, savu datoru, jo es viņu reāli vienkārši vairs nespēlēju, viņam vairs nebija vajadzības. Bet ar visu to, ka mēs to bijām pārdevuši, mums still nebija vietas. Es tajā vakarā raudāju. Jā, bija raudāju. Es jūtos stulbi, jo mēs bijām jau tur dažādas remontus uztaisījuši. Mēs tur mūsu pirmo dzīvokli mēs diezgan daudz tā kā izremontējām. Mēs tur... Nojaucām krāsni, tur bija vecā, mēs vances tad uztaisījām. Jā, mēs uztaisījām. Visu kaut ko mēs bijām izdarījuši, tad mēs sapratām, ka galīgi nebūs labi. Bija kaut kāds, man liekas, oktobris, un mums parādījās šis variants, šis dzīvoklis, ko mēs tagad esam. Mums bija tur arī diezgan ātrumāks, mēs pieņēmām lēmumu, kad lai gan šis dzīvoklis sākumā izstījās diezgan traģiski, tā arī būs kaut kāda video, kā izstījās pirms tam. Mēs tikko tikām savā otrajā jaunajā dzīvoklītī. Ak ir mūsu virtuvīte. Šī ir mūsu vānas istaba. Koridors. Te būs divāniņš. Something. Te ir lielā istaba. Ļoti lielā istaba. Un te ir mūsu kambarītis. Bet tur mēs visi sapratām, ka vienkārši jāņem jārīkojās, jo tur tomēr ir divas istabas un arī kvadratūra, man liekas, tā to saka, ir lielāka. Bet stilpā, teiksim tā ļoti sakarīgām cenām. Mums bija tāds, sure, mēģināsim. Man liekas, mēneša laikā, vai mazāk, man liekas, pat. Šautauts tētim. Jā, šautauts Evijas tētim. Mans tēts arī tur, man liekas, materiāls daudz, ko kambarim, visu kaut kam pārējiem, šautauts visiem tētiem. Palīdzēja mums šito dzīvokli reāli kaut kādu, man liekas, mēneša laikā, varbūt pat ātrāk, savest kārtībā, vismaz, lai mēs varam dzīvot. Lai mēs varam šeit gulēt, dzīvot un... Nebūt tētis, mums nebūt virtu. Te ir crazy izmaiņas, mēs jums varbūt pēc tam, nezinu, kaut kādu before and after uzfilmēsim. Bet tas ir tāds nākamais notikums, jo mēs sākām pārvākties uz šito dzīvokli, kur mēs pašlaik esam. Evija bija diezgan ar lielu vēdru, man liekas, cik tev bija kādi 5 mēneši, 6 mēneši. Evijai bija, cik senāk, 5-6 mēneši kaut kur, viņa jau bija diezgan liels puncītis, lilīte. Nākamais, neņemot vērā to, ka mēs pieņemsim tur visus svētkus, kas svinējām kopā, Ziemassvētkus, Jauno gadu, bla bla bla. Tos, protams, visus svinējām kopā, mūsu pirmā kopīgā Valentīna diena, sieviešu diena, un tad jau, kā jūs zināt, 25. februārī 25. gadā mums piedzima meita. Mūsu skaistā un vienīgā Aurora. Arī crazy, cik ātri laiks pagājis un viss. Bet mums piedzima meita. Mēs vispār vēl 24. gadā septembrī bijām uz Vāciju. Vēl viens tripiņš. Bet, tad mums piedzima meita. Es pat nezinu, tas ir lielākais notikums vienkārši. Ja neskait šī video, kā mēs tikām līdz bildināšanai, ja neskait bildināšanu, tad Aurora ir pats lielākais, kas ir noticis. Aurora stabili ir lielākais notikums manā dzīvē. Jā, Aurora, vienkārši, es nezinu, vienkārši mums ir Aurora. Dzīvi, es pat nezinu, tev liekas, ja tu esi gatavs, tu neskatos. Jā, Bet, protams, uz labo pusi. Tad, protams, mēs
vienkārši dzīvojām kā vajadzēja, lai Aurorai būtu labi. Mēģinājām saprast, kas mums jādara. Kā ir būt vecākiem. Jā, tad gultiņas pirkām, drēbes pirkām, pampers pirkām. Un jā, es pat nezinu, tad vienkārši tagad šitie 6-7 mēneši ir, mēs vienkārši visi čilojam, dzīvojam ļoti forši kopā. Un tie, kas skatās mūsu TikTok laivus vēlreiz, tie zina, kad Evija man jau, reāli gandrīz jau no day one ir prasījusi, kad es viņu bildināšu, kad mēs precēsimies. So, nevienam nezinot, es kaut kā jūnijā, labi, es zināju to, kad Evija grib precēties vasarā. Bildināt. Jā, bildināt, lai es viņu bildinu vasarā. Un viņi gribēja, lai es notiek pēc iespējas ātrāk, so es domāju, ok, šogad jāmēģina. So, jūnija sākumā vai kaut kad, es nezinu, es ielikšu datums un screenshot, bet es uzrakstīju Elisai. Jo viņa man iepriekš bija teikusi kaut kā, kamēr mēs esam tusējuši vai kaut ko, viņa teica, ja tu domā par bildinām, tad var droši rakstīt un viņa palīdzēs. Un jā, es izdomāju, ka jāmēģina šovasar, 25. gada vasarā, bildināt to Eviju. Es uzrakstīju Elisai, viņa sākumā neticēja, bet es pateicu, ka nē, tā kā nopietni, mēģinās visu. Tad es tur sākumā, es zinu, ka es ar viņu biju kopā skatījāmies Gradzenus, jo viņi zināja, kas Evijai patīk, un es tā 50-50. Jā, es pasūtīju visu, ko vajag dekoriem, jo Evija man bija rādījuši, ka viņa grib bildinājumu mežā. Nē, vispār sākumā viņa gribēja teikt, ka viņa grib bildinājumu jūrā. Tā man bija, ok, lepājums jūra, kinda easy. Tik jāizdomā viss un blablabla. Beigās viņa izdomāja, ka viņa grib mežā. Viņa vienkārši laiku šitā svāpoja savu mind, changeoja. Un jā, es tur sāku Pinterestā meklēt, kā izstās bildinājumu, tipa proposal, forest proposal vai kaut kas tāds, un es atradu bildes. Un es jau, man liekas, jā, es jūnijā pasūtīju, nevienam nezinot. Jā, es jau vienīgi varbūt zināju, es nācu šeit biju pateicināt. Jā, es zināju, jo es viņai pēc tam aizved paciņu. Bet es pasūtīju latērnas, baltotilu, latērnas un gaismiņas. Mēs tur par to visu laiku tur ar Elisu komunicēju vai vēl kaut ko vajadzētu. Es gribēju, ka būs čili, vienkārši jāsaliek. Jā, viss ir pasūtīts. Nāk tuvāk vasaras beigas, Evija man katru dienu prasa, kad tu man bildinās, vai tas būs šogad. Jā, vasar iet uz beigām. Viņa laika, tev ir vēl 2 nedēļas, tev ir vēl 1 nedēļa, bet man jau viss sen ir sarunāts, es arī jau sarunāju ar fotogrāfu, pie kā mēs bijām kaut kādu 2 nedēļu iepriekš nočēties, un es viņam tur pastāstīju visu situāciju, ka tas būs surprise. Viņš piekrita palīdzēt, pasakot Evijai to, kad viņš grib reklāmu. Tā, lai neizklausās jau sketčī to, ka Evija man saka, ka viņi grib bildinājumu, un te pēkšņi prasa, ka grib tā kā kaut kādu tur bildinājumu fotosesiju vai kaut ko. Bet tāpēc mēs tur sarunājam, ka tā būs reklāma. Bet jā, lēnām tuvojās tas 24. augusts. Skērī lieta tas, kad man darbā līgumā rakstīts, ka man alga ienāk 15. datumā, bet man katru mēnesi kavējās. Augustā man ienāca 22. augustā. Lai gan bildinājums bija jau ar visiem sarunāts 24. augustā, jā. Bet beigās ienāca alga, es aizbraucu nopirkt, un pienāca tā diena. Mēs aizbraucām uz to sarunāto fotosesiju, mēs sākumā sapačējāmies. Es sākumā teicu, ka mums vajag uzfilmēt, jo tā bija reklāma tam fotogrāfam, un es teicu, ka mums vajag nofilmēt. Es teicu, ka Evijai vajag pastāstīt, kā viņa jūtās. Viņa tur filmē kaut ko, un tad es sāku teikt, vai arī viņa minēja man telefonu, es filmēju. Vai tad es viņai teicu, ka šī nav parasta fotosesija. Šis ir kaut kas vairāk. Es nokritu ceļos. Un es prasīju, vai viņa precēs mani. Viņa pateica, jā, mēs vēl sapučājāmies, šeit arī bildi no tās fotosesijas. Tas, ko jūs redzējāt sākumā, tā mēs tikām pa lieliem vilcieniem, par svarīgiem notikumiem līdz 24. augustam, kur es prasīju, vai viņa precēs mani. Vēlreiz, frišķiņš no nākotnes. Montējot video, es sapratu, ka es nevienu brīdi nepateicu. Man ir nofilmēti daži video, kurus es filmēju gatavojoties pašam visam šitam vasaras gaitā. Es esmu safilmējis dažus video arī no telefona.
tos es ielikšu tagad, un arī maziņš, kā viss notika, kā es jūtos tieši tajos brīžos, un jā, let's go. Te free sheets. Šito video jūs uzzināsiet kaut kad daudz vēlāk, jo šis video ir par to, kā es plānoju visu bildināšanai, jo šīs nedēļas beigās, šodien ir 19. laikam vai kaut kas, karš 24. augustā, es domāju bildināt tevī, mēs jau būsim tagad kaut kādu pusotru gadu, mums ir bērns, mēs gan jau būsim kopā, beidzot tas laiks ir pienācis. Es nezinu, ko vēl pastāstīt, man nav ne jausmas, es jau nekad neesmu darījis. Karoči, es varu pateikt, Evī vienmēr ir prasījusi kāzas jūrā. Beigās viņi izdomāja, ka viņi grib mežā kāzas. Un mēs Liepājā tieši pagājušajā gadā arī palikām vienā vietā, kur ir gan jūra, gan mežs. Tā ir viena lokācija, kur ir gan jūra, gan mežs. Es izdomāju, vai nā, apvienot abas vienā, jo viņi gribējusi gan jūrā, gan mežā. Es apvienošu. Viņi man ir rādījusi bildes, kādas apmēram viņi gribētu kāzas. Es esmu piesaucis palīgā Elisu, Evijas draudeni, kura man palīdzēs visu sataisīt, visu izdekorēt, visu, blā, blā, blā. Mēs jau tur runājam ilgu laiku, viņi man palīdz izdomāties. Mēs arī kopā esam bijuši skatīties gredzenu, jo es zinu, kādu gredzenu grib Evija. Arī to viņi man ir rādījusi. Un mēs esam bijuši skatīties vienkārši tā, lai zinātu, vai ir vai nav. Visur ir bijusi palīgā bijusi Elisa vai kaut ko. Arī to Evijas pirksta izmēru. Elisa kaut kādā veidā uzzināja. Jā, karoči, man algai vajadzēja būt jau pagājuši piekdienu, šodien pirmdienu. Man alga nav jākas, es gaidu algu ļoti, jo man vēl jānopērk redzams, pats svarīgākais un stil nav nopirkt. Bet, karoči, jā, man arī Elisa šodien uzstīja ļoti slikti ziņas, kad viņa galīgi tomēr kaut kā nevarēs palīdzēt. Man jāatrod, diemžēl, ir pavisam citi cilvēki, un es pat nezinu, kam to prasīt. Man ir ideja Arčis, jo viņš ir garāks, viņš varēs palīdzēt, bet pašā laikā Arčis. Viņam nav tā, viņš nevarētu pats pa sevi uztaisīt smuki, jo viņš nevarēs to visu izkārtot tā. Ir vēl Karolīnai ir iespēja paprasīt, bet Karolīna, kā viņa, es negribu, lai Evijas vecāki zina, arī tāds surprise-iņš, un kā lai Karolīna kaut kur tiek prom no mājām, it īpaši uz mežu. Tā kā nepasakot, kad es domāju bildināt Eviju vai kaut ko savu, man ir ļoti ātri jāatrod kaut kādi citi cilvēki, kuri būs gatavi palīdzēt un izpušķot to vietu. Fotogrāfs zina par to vietu, viņam arī patīk vieta. Jā, ko vēl? Es nezinu. Crazy. Un mēs būsim tā kā oficiāli, tā kā, es pat nezinu kas, jo tās nav precēšanās, tā kā es viņu bildinu. Es ietākoju nezinu, kā tās lietas strādāja vispār. Jā. Bet ko vēl, es nezinu, man tiešām nav nejausmas, ko man teikt, tā kā kādas lietas es varētu pastāstīt. Bet jā, es tagad braucu mājās, es atkal visu šitos video ielikšu, protams, tajā hidden folderītī. Mēs ar Eviju esam pusotru gadu, mums ir meita. Ir tā kā pienācis tas laiks, kad to varētu, un viņi to grib, so esam more than happy to do it. Es nezinu, ko teikt. Varbūt tiešām viņi vajadzēja šos visu video filmēt, kamēr tas viss notiek, kamēr ir tā domāšana, plānošana, un tad tā kā var vairāk, bet jā, karoči, šīs nedēļas beigās es Eviju bildinu. Es viņu ļoti mīlu, viņa ļoti man mīl, mums ir meita. So, jā. Tad jau, ja man būs kaut kādi update, es droši vien rītā, jo man līdz rītdienai vajadzētu to izdomāt, kurus citus cilvēkus es varētu pieaicināt, lai palīdz izdekorēt visu, lai tikai ir gatavs. Tā kā Elisa netiek, man jāizdomā kaut kādi jauni cilvēki. Tad jau, gan jau es rītā nofilmēšu, kas tie ir, un jā, tiekamies rītā, I guess. 22. augusts, bet pēc 2 dienām notiek bildināšana. Man ienāca vakar tikai alga, kas bija diezgan stresains process, jo mums jau pēc būtības algā bija jābūt jau pagājuši nedēļu piekdien, bet ienāca tikai vakar, kas ir ceturtdien.
tas bija tā kinda scary, jo es jau sāku domāt, kur es varbūt dabūšu naudu, lai nopirktu gredzenu. Vēl jāsamaksā fotogrāfam, bet tomēr ienāca. Jau trešdien teica, ka būs 90%, ka ieskaitīs, trešdien tomēr neienāca, tad es jau tur bišķīt sāku tikai stresot. Jā, vakar ienāca un šodien es braucu pirkt, es izslēdzu savu lokāciju, lai viņi neredz tajā Find My, kas ir iPhone'os. Es izslēdzu mobīlos datus, lai Snapchatā nerādās, jo tā parasti man ir ieslēgt lokāciju. Un ļoti bieži skatās, es nezinu, kāpēc viņi tā kā, viņi vienkārši ir tādi, kur vienkārši skatās visu laiku vai lokāciju or something. Šodien ir piekdiena, pēc 2 dienām es viņai prasu, vai viņa apmuls mana sieva. Man liekas, ka man jāprastāja. Jā, kad jau, un karoči, es tagad braucu uz Kurzemi un pirkšu gredzenu. Tā jau es jums pastāstīšu, kā man gāja, vai es nopirku, vai es varbūt vēl rītā, kā jau ir laika vēl. Bet es vienkārši rītā arī nezinātu, kā es tiktu prom no mājām, tā lai viņai nebūtu tāds, kā, kursoji, kāpēc tu gribi iet prom or something, you know. So man šodien tas es centījos izdarīt. Man ir pierakstīts viņas izmērs pirkstām. Es, protams, atceros, kādu viņa grib. So, jā, kinda, tā kā nevis nervos, bet excited. It's crazy, kad tas notiek. So, jā. Tajā es jums pēc tam paziņošu, vai man izdevās, un tā es parādīšu arī kādu gredzenu. Un vēl es atradu cilvēks, kas dekorēs visu tajā Elises vietā, jo Elis ir netiek. Bet jā, tas būs mans brālēns, Makains un Arčis. Sāk, Makain, tas sēdienu. Klausies? Ko? Karš man vajag palīdzību. Es domāju bildināt Eviju. Ko tu tieši? Nopietni. Nopietni? Un ne jau tā kā precēji. Kā tā? Nu bildināt. Redzats ir? Jā, gaida haugi. Kā tu gribēs tā palīdzi? Karoči. Kinda arī scary par to, tāpēc, kad viņi nav tie, teiksim tā, astētiskākie cilvēki. Viņi tā kā, gan jau, ka neizsīsies tik labi kā izstītas, jo Elis, bet, lai gan es nezinu, Elisai jau tāpat vajadzētu kādam kāds palīdzēt viņai. So, varbūt pat būs labāk. You never know. Mēs aizbraucām kaut kad trešdien vai otrdien, es parādīju savam brālēnam to lokāciju, viņš jau zināja, tā kā viņš ir tur bijis. Es viņam pastāstīju plānu, ka es gribu tur tā kā, lai tādu taciņu ietu tām laternām, lai izstāstā smuku, un tad to koku parādīju, kur būs tas tā kā, es nezinu, es joprojām nezinu, kā sauc, bet to balto palaku. Un vēl gaismiņas, es iedevu viņam maisiņu savāc no Elis. No Elis un iedevu viņam, lai pie viņi ir. Un tā jau, scary. Tad, karoči, tiekamies pēc pāris minūtēm, jums tas būs tūlītās. Bet es tagad tikai braucu uz veikaliem un meklēšu to gredzenu. Holy I did it. Es atradu. It's so beautiful as well, man tik ļoti patīk. Karoči, es tur biju aizgājis uz vienu veikalu. Tur bija viens, kas man tā likās, ka būs labi. Tad es aizgāju uz vēl vienu, tur vispār, tas bija tas 5, 8, es nezinu, karoči, tas man liekas tāds, tā kā, tas ir tā kā still dārgāk veikals, bet man liekas, tas ir the cheapest one of them all. Bet tur arī galīgi vispār nekā nebija. Bet es iegāju Givenā. Viņi man tur, mēs tur vispār ļoti forši tā pārdevēju, es nezinu, pārdevēju vai kas ir, vai, karoči, viņi vispār ļoti tādi. Es ar viņu runāju, tā kā mēs būtu jau pazīstam, un viņi var tā normāli tā kā chillot un vienkārši runāt, viņi tur visu pastāst, palīdz. Viņi man tur prasa kādu krāsi, tāds, buddy, es reāli vispār nezinu, ko tas reāli nozīmē. Viņi man tur stāst, un es tāds, nē, es gribu to, jo man Evija ir rādījusi un stāstījusi, kādu viņi gribētu, so es uzreiz pastāstu, ka tur bez tā viens tas aplīds tikai, un lai nav viņš ļoti balkī. Un jā, viņi tādi, atradīsim tūlītās. Viņi tur sāk meklēt. Viņi man tur rāda, bet tie, ko viņi man rādīja, man bija tikai arī kaut kāds viens, kas man patika, bet, arī tā 50-50, un tad viņi tur gāja kaut kur meklēt citu, un es aizgāju tur pie zelta, un es pats atradu to, kurš gan pēc izmēra dara Evijai,
un pēc viņas kritērijiem patīk, un man pašam ļoti patīk, un es tāds pazināju uzreiz Elisai, es tāds, what do you think of this? Viņa tāda, damn, this looks good. Un man tāds, okay, let's go. Tur bija arī tā kā vairāk varianti, bet man tieši patīk tas pirmais, ko es atradu, un jā, viņš bija beautiful. Bet vienīgi Evijai vienmēr ir bijis 50-50, ka es būšu pie darba, es parādīšu pašu gredzenu, bet viņai ir bijis 50-50 par to, ka, viņa gribētu vienkārši tā kā reāli iedomāties parasti gredzenu ar tādu mazu aplīti pa vidam, lai viņš nav pārāk liels, lai viņš nav tur pārāk maziņš, protams, arī, bet lai viņš ir normāls. Un tad ir tā, ka apkārt tam gredzenam, tieši pie tā aplīša, tur iet uz pašu gredzenu, tad tā kā mazi dimantiņi vai, es nezinu, kāda spīdumiņi tur iet, kas nezinu, kas tie ir dimanti spīdumi, nav ne jausums. Bet šitam ir tāds, bet viņai vienmēr ir bijis tā kā dažiem nē, dažiem jā. Bet šis man personīgi ļoti patika, es pazvanīju Elisai, arī patika, un es tāds, okay, I think she will like this one. So, es paņēmu to, cik maksāja, es neteikšu, nebija lai, teiksim tāds tomēr zelta gredzens, un tur vēl kaut kāds dimantiņš. Bet, jā, es saku, tur tā pārdeve ļoti cool, viņi vēl tā, davai, es te uztaisīšu pa brīvo kartiņu, es nezinu, par to parasti jāmaksā, vai ne, man nav nejausums tādos veiklos, baigi tieši neiepērkos. Bet jā, viņi tāda, es te uztaisīšu kartiņu, tu man pasaki savu numuru, tur man atnāks kodiņš, blā, es pasaku kodiņu, bum, man jau tur kaut kāds mazais skidoniņš ir, let's go. Un jā, es tagad aizbraukšu uz darbam, jo man bail palikt kaut kur centrā, jo es nezinu, varbūt viņi ar mazo staigā, un varbūt viņi redzēs, ka brauc, un tad viņi tāds, ko tu tur brauc, un blā. Bet, jā, gredzens ir nopirkts, very cool, Viņš arī kādā packagingā viņš ir, viņš tādā, man jāpaceļ šitas uz augšu, un tur būs gredzentiņš. Man tagad vienīgi jāizdomā, kur viņi pastāv pēc sēdi. Negaidiem, es te pat Bambi Buggles ielikšu, jo kāpēc, lai kāds skatītos Bambi Buggles, tur, kur ir instrumenti, Jā, gredzens ir nopirkts. Crazy! Lūk, ir gredzens. Man viņš nedara, so tas ir perfect. Es nozīmē, kad Evijai derēs, es jums tūlīt tās parādīšu. Lūk, arī viņš ir. Viņš tāds. Man liekas, ka ļoti beautiful. Like tas pa vidam nav pārāk ne pa lielu, ne pa maziņu. Un tiešām overall es teikšu, ka man pašam ļoti patīk, cerams, ka arī Evijai tikpat ļoti patiks. Bet es teiktu, ka ļoti skaists. Es tikko samontēju visu video. Diemžēl no dienas, kad notika bildinājums, neviens video nav, jo mēs filmējām uz Evijas telefonu. Un es nezinu, kāpēc, bet viņi izdomāja visu izdzēst, jo viņi filmēja video ikdienā caur telefonu, un viņai nebija atmiņas, so viņi izdomāja izdzēst, jo tā bija ķipa tā fake reklāma, un ķipa to video nevajag, bet jā, tur bija daži kadri, tur bija kadri, kā izstās. Pati tā vieta beigās vispār ļoti liels shoutouts Makainim un Načim. Tur īstenībā arī bija diezgan stresanti, tāpēc, kad, kā es minēju iepriekš video, es Makainu, savu brālēm aizvedu 3 dienas vai kaut kad pirms bildinājumu, es viņu aizvedu parādīt, kur tā vieta. Un viņš tāds, jā, es zinu, ja pa visu kārtībā es par esam bijis 24. bildinājuma dienā, kaut kādu stundu pirms vai pusotru stundu, viņš man raksta, ka viņi ir apmaldījušies ar Arči. Viņi neatrada to vietu, viņi apmaldījušies. Mēs jau gatavojamies ar Eviju braukt uz fotosesiju. Un viņš man uzraksta, ka viņi ir apmaldījušies. Es tā sāku stresot, es viņam tur saku, rekuņiem, es tev mapē aizsūtu tieši tā kā koordinātes. Es atradu pats Google mapē un es aizsūtu, bet viņš tur saka, ka viņi īsti nevar atrast, bet beigās viss sanāca. Džeki ir pa kaut kādu stundu vai bišķi ātrāk pa stundu, visu izpušķoju. Es saku, diemžēl, bildes nav, bet bija smuki taciņi ar laternām. Tad bija koks, uz kura bija tas stils baltais, un ap viņu bija smuki arī tur satītas tās gaismiņas beigās. Varbūt bildēs vienīgi var saprast, kā izstījās plus mīnus. Beigās sanāca īstenībā ļoti smuki, lai gan es teicu, ka Makains ar Arči nav tie astētiskākie cilvēki, bet Makainim bija ļoti labi pastāstīt to domu un viņi beigās uztaisīja. Tāpēc liels, viņi droši vien nestāst šo video, bet ja jūs skatāties Džekli, shoutouts jums reāli, tas bija bez jums nekādīgi. Bet jā, diemžēl video, tās reklāmas video mums diemžēl nav, jo Evijas dzēsa.
Bet jā, es nezinu, tas pa lielam ir viss. Tas ir mūsu stāsts, kā mēs esam no Hesburgeru kolēģiem tikuši līdz Līgavaini ar bērnu mājās. Es teiktu, ka tas mūsu stāsts ir diezgan episks. Mēs esam bijuši, tad mums ir bijis liela distance, bet mēs still nekad nepazaudījām to kontaktu. Tad mēs atgriezāmies, atkal atjaunojām visu kontaktu un viss tikai lēnām. Tas ir kā Evija saka, ir tas kaut kāds string theory, kad ir vienkārši cilvēki, ko tu satiec dzīvē un kad viņi tur paliks, lai ko tu darītu, kaut kā viņi atgriezīsies un tas pa lielam ir mums. Es dzīvoju tādu teoriju butterfly efekts, kad ja tu izvēlies, pieņemsim, vienmēr ir variants A vai B, ja tu izvēlies B, tu nekad nezinās, kas būs noticis pa A, un kaut kā vienmēr mēs esam izvēlējušies kaut ko, un tomēr mēs esam palikuši viens pie otra kaut kā. Tas diezgan episki, tas mūsu izstāsts, mums vismaz tā pašiem liekas, kad no Hesburgeru kolēģiem uz ģimeni, Līgavains, ceļojumi, dzīvokļi, vienkārši viss, es nezinu, crazy. Arī tas, kad mēs tagad taisam kontentu, es neteikšu, ka mēs esam slavenības, bet tas arī tā diezgan episki, kad ir cilvēki, kas mūs, nezinu, tur atpazīst vai kaut ko. Jā, tas viss ir crazy sanācis. Liels paldies jums visiem. Ja jūs tikāt līdz video beigām, pirmo reizi tik garš video, bet es negribēju dalīt vairākās daļās, jo tas būtu tā pazudis, tas viss tas. Tā kā šito video es montēju un es gribēju viņu atstāt pēc iespējas vairāk raw, tā kā nav efekti, es daudz negriezu, lai tiešām stāstot, tu vari tā kā vairāk dzirdēt visas tās emocijas, kā mēs patiešām jūtāmies. Ja, piemēram, tā kā es ikdienā neesmu stresājums, vispār nenervozēju pa lietām, bet tā kā tagad, kad pēdējie video, kad es ir tik excited, kad, tas bildinājums notiks, uztraucies par to, kad nav nauda ienākus, lai gan pēc 2 dienām ir, vai pēc tur pāris dienām ir tas bildinājuma diena. Bet jā, es tāpēc tā speciāli, varbūt daudz teiks, ka tu domās, ka tur varēja izgriezt to, bet tad, man liekas, tas būtu noņēmis to tā kā to īstumu. Es nezinu, kā to paskaidro, bet jā, pirmo reizi tik garš video. Ja tu esi ticis šitik tālu, ierakstī komentārā, vienkārši apsveic mūs, uzrakstī kaut ko foršu mums. Jā, es vēlreiz pāriešu arī pār video, ja kaut kas būs, tad pieliksim tā, lai pēc iespējas vairāk var visu saprast. Bet jā, liels paldies jums, ka jūs noskatījāties mūsu stāstu. Cerams, ka jums patīk. Turpināsim mēģināt visu, lai ir arvien episkāk un episkāk, un tad varbūt nākotnē mēs varēsim vēlreiz kaut ko tādu filmēt un vispār būs crazy. Bet jā, liels paldies, ka tu noskatījies. Ja tev patika, nospied like, subscribe mums. Un jā, jauku tev dienu, foršu tev dienu un tiekamies nākamajā video.